Nu, kāds mums bija foršs pirmais eksperiments, Anta. Man tev ir jautājums, ja mēs turpinām šo iesākto tēmu par ģipsi. Kādus vēl derīgos izrakteņus tu zini? Māls. Pareizi, jā, māls arī ir derīgais izrakteņs. Kas vēl, kurš zina bērni? Smilts, kaļķis. Kaļķis. Nafta taču arī. Bet, Anta, vai tu zini, kāds ir viens no Latvijas vērtīgākajiem derīgajiem izrakteņiem? Bērni, kurš zina, varbūt tās, kurš palīdzēs Antai? Plāksters. Plāksters droši vien zemē nemētā. Ne kaut gan daudz plāksteri mētājs. Varbūt vēl kāds zina? Dzintars. Tas viss ir pareizi, bet viens no tādiem derīgiem izrakteņiem, ko mēs visvairāk varam izmantot Latvijā un kas ir vajadzīgs arī daudzās citās valstīs, zini, kas tas ir? Nē. Kūdra. Kūdra, es taču biju dzirdējis. Un mēs kopā iesim apskatīties, kā iegūst kūdru. Latvija ir bagāta ne tikai ar mežiem un ezeriem, bet arī purviem. Šajos noslēpumainajos dabas veidojumos dzīvo dažādi reti dzīvnieki un aizsargājami augi. Purvu veidošanās iemesls ir liels mitrums. Mitrumā augi sāk trūdēt un veidojas kūdra. Kūdra ir derīgais izraktenis, ko izmanto kurināšanai un būvmateriālu ražošanai, bet galvenokārt lauksaimniecībā un dārzniecībā. Kūdra ir atjaunojamais dabas resurss. Tas nozīmē, ka saprātīgi to iegūstot, kūdra uz zemeslodes neizzudīs. Piemēram, šajā ezeram līdzīgajā veidojumā kūdru vairs neiegūst. To varēs iegūt tikai pēc apmēram 4 līdz 5 tūkstošiem gadu, jo vienā gadā kūdras slānis pieaug par nieka milimetru. Lai iegūtu kūdru, purvi ir jānosusina, jeb jāpadara sausāki. To dara ar šādu grāvju palīdzību. Kūdru iegūst divos veidos. Viens saucas frēzes paņēmiens. Speciāli traktori uzirdina kūdru, pēcāk tai turpat uz lauka jāžūst. Kad kūdra ir gana sausa, to savāc uz šādām automašīnām, kas darbojas kā putekļu sūcēji, kūdru vienkārši iesūcot kravas tvertnē. Otrs paņēmiens ir griešana. Kūdru sagriež šādos taisnstūros un tos krauj garās rindās. Viens šāds tikko izgriezts kūdras klucītis sver līdz pat 10 kilogramiem, bet izžuvis tikai 1 kilogramu. Kūdra ir kā vannas sūklis, kas spēj uzsūkt ļoti daudz ūdens. Neskatoties uz to, purvā jāievēro pastiprināta ugunsdrošība, jo degošu kūdru ir ārkārtīgi grūti nodzēst. Iegūto kūdru sasmalcina un sadala pēc dažādiem izmēriem, jeb frakcijām. Sašķirotā kūdra nonāk fasēšanas iekārtā. Šeit to ieber maisos un rūpīgi saspiež, lai vērtīgais izraktenis aizņemtu mazāk vietas. Visbeidzot, kūdra nonāk smagajās mašīnās, kur tā ceļo uz daudzām pasaules valstīm.